25. gadā. Sporta skolotāja kurs jau būs pavisam jaunā līmenī. Tātad sporta skolotāja kurs būs starptautiski un tie notiks Murjāņu sporta ģimnāzijas sporta kompleksā no 10. līdz 14. augustam. Jau tādas iestrādes starptautiskajiem kursiem ir, kas nozīmē, ka dalībnieki būs ne tikai latviešu sporta skolotāji, bet arī sporta skolotāji no citām pasaules valstīm. Kristīna uz ekrāna šo te nākošgada to starptautiskos kursus. Ja? Tā ir mājaslapa, kurai jūs varat tā kā sekot. Tur būs visa informācija. Facebook-lapa, ja. Tas būs arī federācijas mājaslapā paralēli, jo latviešu sportistiem un dalībniekiem tie kursi būs, protams, lētāki, jo mēs, protams, gulēt uz paklājiņiem un braukt ar savām mašīnām un tā tālāk, ja, tie izdevumi nebūs tik lieli. Un tad mums ir vēl 3 lektori, kas nav saņēmuši arī savus certifikātus vai pa vadīšanu, vai pa dalību. Un kāpēc mēs viņus tieši gribam izsaukt? Tāpēc, ka tie ir tie vadītāji, kas jums sniedz to pieredzi no Itālijas. Ja? Aleksandra, lūdzu. Ja? Bet šogad negaidīti, pēc, kad mēs reklamējām šajos kursos, tos starptautiskos kursus, mēs bijām pat 6. Jā, un tad, vai ir tā, kā mēs teicām, ka tur ir nevis tikai fiziskai, bet arī dvēselei un sirdī? Jā, tas tiešām ir tā atmosfēra, uz kurieni gribās atgriezties un atgriezties. Atbraucot uz kursiem, tu vienmēr tikai skaties tos plusus un mīnusus. Es, piemēram, priekš sevi neskatīju nevienu mīnusu. Tas bija tik pozitīvi, tik fantastiski. Kā es arī jau teicu, tad, kad es vadīju savas nodarbības, kad iesaku katram aizbraukt uz turieni. Tiešām tas ir tā vērts. Man principā bija tas, ka man ir tā valodas barjēra, tā angļu valoda, viņa ir, man liekas, kā es runāšu angliski. Nē, viss kārtībā, tur visi runā perfekti angliski, tāpēc ar Google Translate visi tiekam galā, ļoti tāda draudzīga atmosfēra, neskatoties uz to, ka pilnīgi no dažādām valstīm ļoti superīgi ieteicams. Labi, paldies, meitene! Kā tam sauc? Jā, nu tad izvēlas vienu lapiņu. Vienu, vai kur tev patīk? Nu, vienu. Saskatīs. Numurs 37. Vai atcerās, kurš bija 37? Vai tu esi gatava pēc tam vadīt? Jo tas ir galvenais nosacījums, ja? Tad pēc tam būs jāuzņem kaut ko un atkal Sandra atcerās šo zīmi Divas laimīgās meitenes. Ieva Bumbiere. Nāc izvēlēts nākošo lapu. 87. No. Ir 87. Tad tomēr ir. Tad velc nākamā. 46. Atcerās, kam ir 46. Ir. Simtais. Aizbrauc. Arī aizbrauc. Velc nākošo. 50. Un jānāk. Igors, jā? 51.